Lielas paldies! Vēlos pateikties organizatoriem, ka uzaicinājāt mūs uz šo skaisto pilsētu, uz Rīgu, uzstāties konferencē par ļoti nozīmīgu tēmu. Gribu pateikties arī tiem, kas ir runājuši līdz šim. Amra, mēs atbalstām jūsu vasaras skolu, atsevišķi paldies jums par visu to darbu, ko jūs veicat Bosnijā un Hercegovinā. Vai tagad varam atvērt prezentāciju? Gribēju sākt savu prezentāciju ar šo skaisto fotoattēlu. Iepriekš mums bija zilais vairogs, un lūk, mums ir cilvēku veidots vairogs. Attēls ir no Afganistānas 2022. gada, kad noslēdzās budistu stupas atjaunošana 20 km attālumā no Kabulas. Lūk, 120 vietējie strādnieki, kur ļoti lepojās ar šo vietu un atzīmēja darbu noslēgšanu budistu lūkšanu vietā pēc 2 gadu darba. Te ir redzami daudzi mantojuma aizsardzības līmeņi vienu vietu vienā attēlā. Tātad es pārstāvu organizāciju ALIF. Tā ir transkripcija pirmajam arābu alfabēta burtam, un vienlaikus tā ir starptautiskā alianse mantojuma aizsardzībai konflikta zonās. Tā tika izveidota 2016. gadā. To izveidoja Francija un Apvienotie Arābu Emirāti, reaģējot uz plašiem kultūras mantojuma iznīcības gadījumiem 2010. gadā un pēc tam. Pašlaik mēs jau esam 8 dalību valstu savienība. Ķīna, Saudārābija, Kipra, Kuveita, Luksemburga un Maroka, bet ar mums strādā arī UNESCO un arī citas valstis un savienības, tostarp Eiropas Savienība, ASV, valsts departaments, arī Monako, Rumānija un Šveice, kas ir uzņemošā valsts, kur atrodas mūsu birojas. Tātad tur atrodas mūsu galvenā mītne. Mēs finansējam mantojuma aizsardzības iniciatīvas konflikta zonās un teritorijās, kas tikko cietuši no konflikta. Mēs esam paplašinājuši mūsu pilnvaras, lai skartu arī klimata pārmaiņu krīzes zonas. Mēs sniedzam finanšu palīdzību, bet arī strādājam arī ar zinātnisko atbalstu kultūras mantojuma aizsardzības programmās un uzskatām sevi par ļoti pielāgoties spējīgu institūciju, kas spēj sniegt atbalstu dažādās sarežģītās vidēs. Mēs finansējam mantojuma aizsardzības iniciatīvas gan pirms, gan pēc krīzēm, gan to laikā, lai sniegtu aktīvu un ātru atbalstu, lai varētu atjaunot mantojumu un vairot mieru pēc konflikta. Mēs strādājam ar visu veidu mantojumu, gan ar muzejiem, kultūras objektiem, nemateriālo mantojumu. Domāju, ka viena no mūsu īpašajām specializācijas jomām ir, ka mēs strādājam ar dažādiem tā saucamajiem operatoriem, kas nāk no NVO, pilsoniskās sabiedrības. Viņi arī strādā dažādās miera veidošanas iniciatīvās un arī muzeja sektorā. Mēs iedvesmojamies no mūsu kaimiņiem Ženēvā, no sarkanā krusta un cenšamies ievērot iespējamu neutralitāti visās situācijās. Organizācijā ALIF
mēs ļoti strādājam pie konkrēta rezultātu sasniegšanas. Ļoti pievēršamies visiem projektiem, lai tie varētu panākt taustāmus rezultātus konkrētajā jomā. Parasti tas ietver apmācību elementu, ietveram apmācības darba vietās. Katrs projekts, kur iesaistāmies, ir tiešā veidā saistīts ar vietējām kopienām un to vada kāda vietēja līmeņa organizācija. Mūsu misija ir aizsargāt kultūras mantojumu, lai vairotu mieru, kas sev ietver sociālo un ekonomisku attīstību, lai sniegtu darba vietas cilvēkiem, kas strādā kultūras aizsardzības iniciatīvās. Tas ietver sevi starpkultūru dialogu, strādājam ar ļoti daudzveidīgu publiku, ļoti daudzveidīgu mantojumu. Tāpat arī īpaša prioritāte, kad vien tas ir iespējams, ir veicināt sieviešu iesaistīšanu mantojuma aizsardzībā. Alif 6 gadus nu jau strādā. Esam atbalstījuši vairāk nekā 400 projektus 35 valstīs. Tie ir dažādi rīcības plāni, pie kā es vēl atgriezīšos. Bet patiesībā, kad vien ir kāda liela krīze, kā piemēram Ukrainā vai Gazā, mēs izveidojam konkrētus rīcības plānus, kas ļauj mums reaģēt ātrāk un nodrošināt to reakciju, kur tā nepieciešama. Gribēju jums pastāstīt arī par pāris konkrētiem projektiem, kas tiešā veidā saistās ar šodienas konferences tēmu. Tātad parunāsim par Gruziju. Šeit mēs strādājam pie preventīva projekta. To vadīja Gruzijas zilā vairoga komiteja. Tas ir konkrētā Gruzijas reģionā, kas robežājas ar Dienvidu Osetiju. Tur zilā vairoga komiteja tiešā veidā strādāja ar civilo un militāro jomu pārstāvjiem. Bija ļoti garš konsultāciju process par katastrofu novēršanu un konkrēti par Sergimakalātija etnogrāfisko muzeju. Mēs iesaistījām arī zemessardzi, vietējais pašvaldību pārstāvis un vienlaikus arī strādājam pie muzeja kolekcijas digitalizācijas, stiprinot arī krātuvju drošību, konkrēti arī fiziskā līmenī. Tādējādi vairojot viņu sagatavotību potenciālām katastrofām. Nākamais projekts arī vēl aizvien Gruzijā un tagad Gruzijas kalnos, Hepsureti reģionā ir šis te viduslaiku Ciskaraulī tornis, ko 2001. gadā skāra raķešu uzbrukums. Un tas iedragāja tā pamatus. Sadarbojamies ar dažiem starptautiskiem un vietēja līmeņa institūciju pārstāvjiem. Mums palīdzēja gan Gruzijas, Francijas, Poļu un Britu organizācijas. Iesaistījām starptautiska līmeņa brīvprātīgos, lai kopīgi atjaunotu kultūras mantojuma objektu. Viņi organizēja 2 šādas darba periodus, kur 46 brīvprātīgie nolēma vasaras brīvlaiku pavadīt, es teiktu, ļoti jēgpilni. Viņi sanāca kopā, lai atjaunotu šo torni, izveidotu arī turisma maršrutu uz šo torni.
Un starptautiskā uzmanība un iesaiste palīdzēja atjaunot šo torni. Tā radīja unikālu atmosfēru. Nezinu, varbūt kāds jau no jums šeit ir bijis. Varbūt jūs zināt šo te grūzīnu tamada tradīciju, un viņi to pielāgoja arī šai vietai. Un viņi izveido tādu kā tostu par mīmetēju, kas mūs ir vienojis par šo te, lai pagrieztu iznīcību tādā pozitīvākā virzienā. Un mēs esam ļoti lepni, ka šis projekts saņēma šī mēneša sākumā Europa Nostra galveno balvu Bukarestē. Domāju, ka balva bija tiešām pelnīta. Ko mēs varam darīt aktīvas karadarbības laikā? Kad karš sākās Ukrainā, nu jau pirms 2,5 gadiem, organizācija ALIF pieņēma rīcības plānu Ukrainai. Tātad mums ir specifiski līdzekļi, ko mūsu valde ir atvēlējusi, un ko mēs savukārt varam diezgan ātri reaģējot, izmantot Ukrainas vajadzībām. Šie ALIF līdzekļi tika papildināti. Mēs saņēmām arī atbalstu no Eiropas Savienības ārpolitikas institūta, Getī institūta, Monako valdības un ASV vēstnieku fonda, kas atbalstīja konkrētu arhīvu programmu. Ar šo te ievērojamo atbalstu šobrīd jau esam atbalstījuši 225 individuālus projektus, iniciatīvas, sasniedzot 445 organizācijas, kas strādā kultūras mantojuma aizsardzības jomā. Gluži kā Ukrainas pārstāvs iepriekš minēja, pašlaik Ukrainā nav nevienas vietas, kas būtu pilnīgi droša, tāpēc mēs atbalstām iniciatīvas visā valstī, ne tikai pie frontes līnijas. Un šobrīd ziedotie līdzekļi jau sasniedz 7,75 miljonus ASV dolāru, kurš šis atbalsts tika novirzīts. Mēs esam atbalstījuši muzejus, vairāk nekā 300 muzejus, bibliotekas un arhīvus, digitalizējot viņu kolekcijas, kā arī nodrošinot īpaši aizsardzības pasākumus. Tātad pēc bumbošanas izveidojām īpašas atbalsta pasākumus. Tagad esam arī pārvietojuši kolekcijas no kara darbības zonām uz drošākām zonām Ukrainas ietvaros. Līdz šim ALIF ir arī finansējis 14 uzglabāšanas zonas un telpas visā valstī. Un līdz šim vairāk nekā 120 objekti, kultūras mantojuma objekti ir dokumentēti. Dučiem, vēsturisko ēku un pieminekļu ir arī nostabilizēti ar fiziskām struktūrām. Pat Harkivā un Ukrainas austrumos un dienvidos. Trešais lielais pīlārs, jeb stūrakmens, ir mantojuma profesionāļu atbalsts. Mēs viņus jau šodien esam daudz dzirdējuši. Mūsu organizācijā mēs viņus atbalstām, gan tos, kas ir palikuši Ukrainā, kuru alga bija ievērojami samazināta, vai pat viņi vienkārši vairs nesaņem nekādu atalgojumu. Mēs sniedzam viņiem finansiālu atbalstu. Vairāk nekā 400 Ukrainas jomas profesionāļiem mēs sniedzam finansiālu atbalstu, lai viņi varētu turpināt savu darbu un turpināt aizsargāt kultūras mantojumu.
darbu Ukrainā mēs turpinām vēl aizvien un turpināsim to darīt, cik vien ilgi nepieciešams. Domāju, ka ar šo arī noslēgšu savu prezentāciju. Protams, es varētu runāt ilgi, bet domāju, ka nav šodien tādas iespējas. Mēs visi gribētu runāt ilgi, vai ne? Bet mums vēl ir eksperti, ko mēs vēlamies šodien uzklausīt. Lielas paldies, Aleksandra!